Mūsu valsts pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meirovics, viens no Latvijas valsts dibinātājiem, ir nodzīvojis īsu, bet neparasti spilgtu mūžu. Viņu par savējo uzskata arī Tukuma novada ļaudis. Izcilā valsts vīra dzīve ir gluži simboliski savijusies gan ar mūsu novada, gan pilsētas vēsturi. Meirovica saknes atrodas Tukuma novadā, bet pirmā izglītība iegūta Kabilē un Tukuma pilsētas skolā. Arī turpmāko mūžu Meirovics bijis biežs viesis Tukuma pusē. Mūsu novadnieka centieni Latvijas labā iemieso pašapziņu un uzticību valsts ideāliem, kā arī nesautīgu darbu, lai šos ideālus iemiesotu dzīvē. Meirovica dziļā morālā pārliecība, ka Latvija ir cienīga un tiesīga pastāvēt, sākumā izbrīnīja, bet vēlāk pārliecināja pasauli. Tieši viņš panāca Latvijas starptautisko atzīšanu. Neraugoties uz spožo personību un izcilo devumu, Meirovicam joprojām nav pienācīgas piemiņas vietas. Ar šo ierosmi Tukuma vecpilsētā uzstādīt Zigfrīda Meirovica pieminekli mēs apliecinām, mēs esam lepni. Mūsu šodienas devums būs piemineklis. Mēs radīsim paliekošu vērtību nākotnē. Tā būs ne tikai piemiņas vieta, bet arī valstiskās piederības stiprināšanas vieta, kur Tukuma novada iedzīvotājiem pulcēties valsts svētku svinībā. Tas ir mūsu lepnums par izcilo novadnieku. Tā ir Tukuma novada vēlme veicināt visas Latvijas iedzīvotāju lepnumu par savu valsti, katram par savu novadu un par savu pilsētu. Tā ir Tukuma novada dāvana visu kopējai Latvijai ceļā uz Latvijas valsts 100 gadu.